Labdien! Mani sauc Una Rēķe, esmu certificēta deju un kustību terapeite un savā ikdienā izmantoju ķermeņa un kustību metodes un tehnikas, palīdzot cilvēkiem viņu atvesļošanās procesā. Mūsdienās šķiet, ka plašāk kā jebkad ir pieejama informācija par labbūtību, par to, kā justies labi savā ķermenī. Tāpat mums katram ir zināšanas par savu ķermeni, par tā vajadzībām, kāda konkrēta ekspertīze par savu ķermeni. Tomēr cik bieži šīs zināšanas tā arī paliek tikai un vienīgi teorētisku zināšanu līmenī? Kas ir tas, kas traucē sadzirdēt ķermeni? Kas ir tas, kas traucē šīs zināšanas reāli iemiesot? Vai tie ir kādi personiski priekšstati, vai tie ir kādi sabiedrības uzstādījumi, vai tās ir kādas emocijas, kuras varētu sastapt, sadzirdot ķermeni. Un kāpēc tikai tad, kad ķermenis gandrīz vai kliedz, mēs izvēlamies to sadzirdēt? Atbildes uz šiem neviennozīmīgajiem jautājumiem kopīgi meklēsim Labbūtības dienā 20. augustā. Uz tikšanos!